Kāpēc pārvades torņiem ir atšķirīgas formas? Ja tu jebkad esi braucis tālākā ceļā, noteikti esi redzējis tos milzu tērauda torņus, kas pāršķeļ horizontu un nes vadus, kur piegādā elektrību mūsu mājām. Tie ir visur, šķērso kalnus, ielas un pilsētu teritorijas. Bet ja tu paskatīsies nedaudz uzmanīgāk, pamanīsi kaut ko interesantu. Tiem nav viena noteikta standarta. Dažas ir platas un izturīgas, citas izskatās šaurākas un tiek noturētas ar plāniem kabeļiem, kas piestiprināti pie zemes. Un ir tādas, kas izskatās pēc īstiem metāla puzlēm. Bet vai jūs kādreiz esat aizdomājušies, kāpēc uz vienu un tā paša ceļa mēs sastopam tik atšķirīgas konstrukcijas? Šodien mēs iedziļināsimies tehniskajās detaļās, kas nosaka šo torņa dizainu, un sapratīsim, ka katrai metāla līknei un katram slīpuma leņķim ir ļoti precīzs matemātisks un funkcionāls pamatojums. Lai sāktu saprast šo daudzveidību, mums vispirms ir jāsaprot, ko patiesībā dara pārvades tornis, izņemot tikai vadu noturēšanu. Pārvades līnijas galvenais mērķis ir pārvadīt elektrību ļoti augstā spriegumā, kas var sasniegt 500 000 voltu vai pat vairāk. Šādā spriegumā elektrībai ir dabiska tieksme meklēt īsāko ceļu uz Zemi. Tāpēc torņa pirmā funkcija ir nodrošināt drošu attālumu starp vadiem zem sprieguma un Zemi, kā arī uzturēt pašus vadus atstatus vienu no otra. Tāpēc torņa forma ir vienādojuma rezultāts, kas līdzsvaro elektrisko drošību ar nepieciešamo mehānisko izturību, lai izturētu tonnām vadu, vēja, lietus un temperatūras svārstību ietekmē. Visizplatītākais veids, ko sastopam Brazīlijas ainavās, ir tā sauktā piekares tornis. Kā jau pats nosaukums liecina, tās funkcija ir vienkārši piekārt vadus taisnos posmos, līnijā. Šajos torņos izotori, tās detaļas, kas izskatās kā sakrauti šķīvji, karājas vertikāli. Galvenā slodze, ko šī konstrukcija iztur, ir vadu svars un vēja sānu spiediens. Tā kā tai nav jāiztur lielas garenvirziena viltmes spēki, proti vads nevelk torni uz priekšu vai atpakaļ ar pilnu spēku, tā var būt vieglāka un ekonomiskāka. Tāpēc garos taisnos posmos mēs redzam vairākus torņus pēc kārtas ar šo pašu slaido un vienkāršoto formu. Jo šeit galvenais mērķis ir tikai uzturēt drošu augstumu attiecībā pret Zemi. Tomēr situācija pilnībā mainās, kad pārvades līnijai ir jāveic pagrieziens vai jāsasniedz galamērķis. Šajos punktos mēs izmantojam enkurtorni, kas pazīstams arī kā leņķa tornis. Atšķirībā no balsta torņa, kur kabeļi vienkārši iet cauri tam, enkurtornī kabeļi tiek pārtraukti un nostiprināti, pilnībā pārnesot spēku uz konstrukciju. Jūs pat varat pamanīt, ka izolātori šajos torņos var atrasties horizontālā pozīcijā, līnijā ar kabeļiem. Tas notiek tāpēc, ka tornim ir jāiztur milzīga mehāniskā spriedze no kabeļa, kas mēģina to pavilkt līkuma virzienā. Bet kā tik slaida konstrukcija spēja izturēt tonnām kabeļu, kas šūpojas stipra vēja ietekmē? Atbilde slēpjas izturībā. Enkurtorņi ir daudz smagāki. Tiem ir platāka pamatne un tiek izmantots daudz vairāk tērauda, lai nodrošinātu līnija paliek stabila, pat ja kabelis pārtrūkst kādā no pusēm. Papildus tam, ka ankura torņi notur līnijas līkums, te pild arī būtisku lomu visas sistēmas drošībā, kalpojot kā apturēšanas punkti. Iedomājieties, ja viena no 100 km garajām pārvades līnijām būtu veidota tikai no viegliem balsta torņiem. Ja kāds tornis sabruktu, tas varētu aizraut līdz nākamo, radot katastrofālu domino efektu vairāku kilometru garumā. Enkurtorņi tiek izvietoti stratēģiski ik pēc dažiem kilometriem, lai pārtrauktu šo iespējamo efektu, kalpojot kā īsta ankura, kas notur pārējo līnijas stāvus, ja kādā konkrētā posmā notiek negadījums. Tā ir profilaktiska inženierija, kas nodrošina, ka lokāla problēma nepārvēršas par plaša mēroga reģionālu elektroapgādes pārtraukumu. Modelis, kas ļoti piesaista uzmanību ar savu atšķirīgo estētiku, ir atsaišu tornis. Jūs iespējams jau esat redzējis šādu torni, kas izskatās kā apgriezts V vai Y, līdzsvarots uz vienas pamatnes un piestiprināts pie zemes ar plāniem tērauda kabeļiem, kas iziet no tā galiem. Šie torņi ir materiāla ekonomijas meistardarbs. Tā kā tērauda kabeļi, tā sauktie atsaites, uzņem lielāko daļu sānu slodžu no vēja un vilkmes,
Centrālā metāla konstrukcija var būt daudz vieglāka. Tas ir ideāli piemērots līdzeniem un plašiem apvidiem, kur liela tērauda detaļu transportēšana būtu dārga un sarežģīta. Atsēžu tornis ir viegli uzstādāms un ļoti lēts, taču tam ir viens trūkums. Tas prasa daudz lielāku zemes platību, lai stiprinājuma kabeļus varētu droši nostiprināt zemē. Savukārt, kad vietas ir maz, piemēram, pilsētas tūmā vai ļoti nelīdzenā reljefā, inženieri izmanto pašnesošo torni. Šis ir klasiskais režģu modelis, kas pats stāv uz 4 betona kājām. Tai nav nepieciešami ārējie kabeļi, lai noturētos stāvus, kas ļauj to uzstādīt šaurākos trases koridoros. Pašnesošais tornis ir ārkārtīgi daudzpusīgs, un to var projektēt monumentālos augstumos, tāpēc tas ir iecienītākā izvēle, lai šķērsotu plašas upes vai dziļas ielas. Lai gan tas patērē vairāk tērauda nekā atsēžu tornis, tā izturība un mazākā prasība pēc zemes platības kompensē ieguldījumu vietās, kur zeme ir dārga vai piekļuve ir ierobežota. Izvēle starp šiem 4 veidiem nav nejauša un ietver padziļinātu loģistikas un ģeoloģijas izpēti. Piemēram, augsnes tips nosaka, kāds būs pamats. Akmeņainās augsnēs ir vieglāk nostiprināt atsētēta torņa troses, savukārt smilšainās vai mīkstās augsnēs pašnesošs tornis ar dziļiem betona pamatiem var būt vienīgais iespējamais risinājums. Turklāt inženieriem jāņem vērā korozija. Piekrastes reģionas sels ātras bojā tēraudu, tāpēc nepieciešama izturīgāka karstā cinkošana. Vai pat tāda forma izmantošana, kas atvieglo apkopi un aizsarg krāsojumu. Gadu gaitā katrs sīkums, sākot no leņķa dzelža biezuma līdz izmantoto skrūvju tipam, tiek rūpīgi pārdomāts, lai konstrukcija kalpotu vismaz 50 gadus bez būtiskām kļūmēm. Vēl viens fascinējošs faktors ir vēja ietekme uz dizainu. Vai esi ievērojis, ka torņi vienmēr ir režģveida, pilni ar tukšām vietām starp tērauda stieņiem? Tas nav tikai metāla taupīšanas nolūkos. Ja tornis būtu ciets stabs, vēja spēks par to būtu tik liels, ka pamati būtu jāveido daudz lielāki un dārgāki. Izmantojot režģa sistēmu, inženieri ļauj vējam iziet cauri konstrukcijai ar minimālu pretestību, ievērojami samazinot mehānisko slodzi. Tas ir tas pats princips, ko redzam Eifeļa tornī. Vēja caurlaidība ir tas, kas ļauj tik augstām konstrukcijām palikt vieglām un stabilām pat stipru vētru laikā. Visbeidzot, materiāla attīstība ir devusi mūsu ainavām jaunus veidolus. Nesen sāk parādīties tā sauktie koniskie tērauda stabi, kas ir viengabalains un gludas kolonas, ļoti līdzīgas milzīgiem apgaismojuma stabiem. Tie galvenokārt tiek izmantoti pilsētu teritorijās, jo aizņem ļoti maz vietas uz zemes un rada mazāku vizuālo ietekmi. Tāpēc tiek uzskatīti par modernākiem. Lai gan to izgatavošana un transportēšana nav dārgāka, pateicoties koncentrētiem svaram, tie parāda, ka inženierija vienmēr pielāgojas sabiedrības vajadzībām, cenšoties līdzsvarot tehnisko efektivitāti ar vizuālo harmoniju un saprātīgu pieejamās telpas izmantošanu. Ja esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirsti abonēt, ja vēl neesi abonējis. Nospied patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tikt pieminētam mūsu video. Un ja esi zinkārīgs uzzināt vairāk par kursiem, kurus mēs iesakām, izmanto QR kodu šai blakus vai saiti aprakstā. Video aprakstā, lai iegūtu piekļuvi dažādām iespējām attīstīt dažādas prasmes, kas būs tava karjeras priekšrocība. Un tad? Kuru no šiem modeļiem tu visbiežāk redzi ceļojot pa mūsu valsts ceļiem? Vai tu jau zināji, kāpēc tām ir atšķirīgas formas? Atstāj savu atbildi šeit komentāros un turpināsim šo sarunu. Šeit blakus ir 2 interesanti video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.